Kā izmērīt, vai mēs esam laba komanda vai slikta? Es ir trīs lietas. Pirmkārt, to, vai mēs esam komanda, mēs varam saprast grūtībās. Ja mums ir grūtības un cilvēks ir kāds, kolēģi ir gatavi iesaistīties bez atlīdzības grūtībās, lai risinātu. Tā ir komanda. Otra lieta, var izmantot dažādas sociometrijas, lai noteiktu, tāds jau praktisks rīks, sociometrijas aplikācijas programmas, lai noteiktu, cik mēs esam liela komanda vai kāda mums tās grupas tajā komandā. Trešais ļoti vienkārši uzdevums, sasēdieties kopā un uzdodat šādus jautājumus. Kurš no mums ir visātrākais? Kurš no mums ir vismērķiecīgākais? Un pēc katra jautājuma jārāda pieredze. Kurš no mums mērķiecīgākais? Un parāda. Un komanda, tā visaugstākā līmenī ir tad, ja uz katru jautājumu, vienalga, vai tas ir par mērķiecīgumu, slinkumu, visvairāk kavē, kurš ir viskaļākais un tā tālāk, ja pirksts rāda uz vienu cilvēku. Un tas nozīmē, ka es arī uz sevi rādu. Tātad es netielējos. Kurš ir vislabākais runātājs? Un viss rāda uz Aldu, un arī Aldis rāda uz sevi, jo viņš zina, ka tā ir, un tur nav vairs jāspēlējas. Un šis ir viens tāds labs vingrinājums, kā pārbaudīt, vai mēs esam komanda. Ka mēs domājam vienprātīgi, un mēs nebaidamies teikt, kas ir kas.